Sveiki, mani sauc Aigars, un jūs esat BeSafe YouTube kanālā. Un šodien mans padoms par to, vai pirkt vai nepirkt darba aizsardzības instrukcijas, jo principā Latvijā tāds pakalpojums tiek sniegts. Lūk, par izstrādi. Tātad daži vārdi mēs varam nopirkt. Tātad kaut ko gatavu, bet atceramies, ka gatavs būs taisīts uz kaut ko. Un parasti 99,9% tas īsti varētu arī nederēt. Otrs ir variants izstrādāt pašiem. Tas nozīmē, ka mēs ņemam dažādas instrukcijas, kaut ko meklējam internetā un izstrādājam paši. Lūk. Bet, protams, ka iespējams ir variants tāds kopējs variants, ka mēs kaut ko nopērkam, lai mums ir skaidrība, kas ir kas, un tad ķeramies un izstrādājam paši. Kā to vajag darīt? Tad nedaudz tālāk. Paņemam, tātad mums ir apkopēja. Es te parādīju, ka viņas var būt daudz, tātad es viņu nosaucu par apkopēju vienu, tālāk nemaz nekomentēšu. Ja, tātad šajā gadījumā mūsu apkopēja ir tā, kas uzkop tikai telpas ar rokas darbrīkiem. Paņem, uzkop un viss. Varbūt apkopēji, kur arī trepes uzkop. Ja, tātad ir kaut kādas nianses, iespējams, kas tur ir jāpieraksta instrukcijā. Vēl kāda apkopēja varētu ne tikai ar rokas darbarīkiem, tas nozīmē slotām un birstēm un tam līdzīgi. Varētu arī kaut ko darīt ar elektroinstrumentiem. Pieņemsim, tas varētu būt puteksūcējs. Vēl kāda apkopēja varētu darboties ar mazgāšanas mašīnu, kur viņa stumj šo iekārtu. Varētu būt, kur viņa sēž uz šīs iekārtas. Varētu būt, kur apkopēja tīra logus no iekšpuses, varbūt no ārpuses. Ja, tā kā faktiski, kā redziet, un šeit nav visas apkopējas, un tas mums jau iznāca 6, mēs vēl no katra no šos apvienojot, mums iznāk diezgan daudz tās apkopējas. Ja, tā kā te ir tā atbilde, kāpēc šī viena instrukcija īsti nederēs visiem, ja, jo tās apkopējas, protams, no uzņēmuma uz uzņēmumu nedaudz atšķirās. Lūk, tagad ejam par to, kas ir specifikā, un to es sadalīju, teiksim, attiecīgi par šīm te lietām, vienkārši, lai vizuāli varētu būt skaidrība, kas ir kas, tātad tur varētu būt runa par smagumiem, varētu būt runa par rokas darbarīkiem, elektroinstrumentiem, iespējams, kaut kur ir akumulātora instrumenti, tas vairāk varētu būt, teiksim, vai robota instrumenti, kaut kāda logu uzkopšana, pastīsimies paraugus, tas varētu būt par iekārtām. Tas varētu būt arī par darbu augstumā, tas ir no trepēm, no stalažām. Tātad faktiski vesels baras jautājumi, par ko būtu mums jādomā no darba aizsardzības, jo faktiski instrukciju izstrādājot, mums ir jāieliek bloks, kā, teiksim, droši strādāt, pārvietot smagumus, kā droši ar darbarīkiem, ja to apkopēji dara, kā tur varbūt tās ar iekārtām, ja viņa uzkop un tam līdzīgi. Jā, līdz ar to skatāmies smagumi, jā, tātad kā mēs tur viņus par ratiņiem, par to, vai nesam ar rokām, ja? Vai mums ir tādi ratiņi vai šādi ratiņi. Attiecīgi varbūt tās diādas, ja ir lifti vai trepes, kā, teiksim, ja mēs uzkopjam trepes, ko mēs darām šajos gadījumos, ja, tad tas prasītos šajā instrukcijā aprakstīt. Tāpat tās runa ir par rokas darbarīkiem, par garumiem, ir regulējumi, nav regulējami, un tam līdzīgi. Tā kā skatāmies uz šīm lietām, tad, kad mēs ne tikai rakstam, bet arī domājam. Un no tā ir atšķirības tas saturs, kas tajā instrukcijā varētu būt. Elektroinstruments šajā gadījumā puteksūcējs, varbūt tās mazākais stāsts ir par vadiem, par to, kur viņi atrodas, lai kāds neaizķerās un tam līdzīgi. Ir, protams, varianti, kad ir kaut kādi iebūvēti elektroinstrumenti, kas varbūt tās atvieglo kaut kādus citus riskus. Tāpat par akumulātoru šajā gadījumā. Šis būtu robots logu mazgāšanai, ir roboti arī, protams, grīdas mazgāšanai, tā kā mūsdienās ir varianti. Bet ir reizes, ka, teiksim, šeit man nebija labs paraugs, bet principā tā ideja ir mazgāšanai ir speciāli teleskopiski kāti, kad mēs varam kaut ko veikt arī no mazgāšana augstumā, ja, no zemes stabili stāvot, ja, un mums nav. Bet, protams, mēs to varam darīt arī no trepēm vai stalažām, par to tad šajā gadījumā tad iekārtas ir svarīgi, vai mēs tos viņus sēžam, ja, un arī no tā atkarībā riski, vai mēs viņus stumjam, jo tas būs savādāk. Ja. Un, protams, kā jau es teicu, tas ir no kā mēs veicam kaut kādus darbus. Ja mēs tur veicam uzkopšanas darbus augstumā, nezinu,
griestos, iespējams, reiz pa reizē veicam kaut kādus tīrīšanas vai kaut ko tam līdzīgu, ja, ar ko mēs pakāpjamies, lai tas būtu droši. Tā kā faktiski šīs ir tā lietas, par ko tad varētu runāt tikai un vienīgi saistībā ar apkopēju. Un tas iespējams vēl nav viss, iespējams ir vēl kaut kāda nianses, ko es varbūt tās šajā brīdī neatcerējos un nevarēju jums tā kā pateikt. Nu, un, protams, kad ir vairāk risinājumi, ja tā tad, vai pareizāk sakot, bija tur tāda man video par darba aizsardzības instrukcijām, bet šeit mēs tā kā niansēti vienkārši skatāmies uz to, kā varētu. Ja tad redzējām, mums ir šie darbi, sākot ar smagumiem un beidzot ar darbu uz trepēm, ja tad mēs varam katram no šiem darbiem rakstīt savu instrukciju. Tad apkopējam darbam uz trepēm vai apkopējam tur izmantojot teleskopiskos instrumentus logu tīrīšanai. Un tā mēs varam sarakstīt faktiski apkopējai, kā es teicu, kādas 2 līdz 10 instrukcijas atkarībā no tā, ko mēs apvienojam vai ko mēs neapvienojam. Ja, tas ir viens. Un es esmu redzējis, kur, diemžēl, vai par laimi, pareizi atbilde nav uz šo jautājumu. Tātad tādā veidā, bet, protams, tā galvenā ideja ir pašiem neapjukt visā tajā saimniecībā, ja, kas attiecās uz apkopēju un ar ko tad mēs veicam šo te instruktāžu. Protams, ka var visiem darbiem, tā kā visus šos, ko mēs te runājam, nianses, jā, attiecīgi mūsu apkopējai ielikt vienā instrukcijā, un tad mēs zinām, ka mums ir instrukcija, teiksim, apkopējai un ļoti specifiski to, ko viņa tur mums pie mums dara, jā, un tad viss tas, kas ir vajadzīgs, ir aprakstīts vienā šajā instrukcijā. Tur ir nianses, kādas lietas varbūt tās vajag atsevišķās instrukcijās rakstīt, piemēram, darbs ar smagumiem un vēl kaut kādas lietas, jo tas attiecās uz vairākiem darbiniekiem iespējams, bet tas tad ir tajā otrā video, vajag atvērt viņu un paskatīties. Nu, protams, kad ir variants, kad ir kombinēts tas, ko es teicu, ja, tad kaut ko rakstam vienā, kaut ko rakstam otrā. Un protams, ka te ir tādas papildu lietas, par ko ir vērts. Tad atceramies, ka ir šīs lietošanas instrukcijas, ar ko, diemžēl, mēs neaizraujamies, ja, bet tas ir svarīgi. Tad, ja mums ir iekārtas, elektroinstrumenti, arī trepes tajā skaitā, ja, tad ir svarīgi, lai būtu šīs lietošanas instrukcijas, kur tad var paskatīties, kas ir jādara, kas ir droši, kā nav droši, jo arī tur ir aprakstīts. Un faktiski veidojot šo darba aizsardzības instrukciju, šis ir viens no avotiem, no kurienes var paņemt šo informāciju, jo nekā jau īsti labāka nav. Un, protams, kad vēl ir stāsts par ķīmiskām vielām, tad atceramies arī apkopējas sakarā. Tur ir vesela tēma būt arī par ķīmiju, kā droši sakārtot un kam būtu jābūt šajā te apkopēju kambarītī vai apkopēju skapī. Ja? Nu, lūk, tas īsumā par to, kāda varētu izskatīties apkopējas instrukcija, lai mums forša dzīve drošā darbā. Visu labu!